Labdien visiem! Mēs tu pirms gada vai 2 bijām ar Rīgas pašvaldības policiju izbraukuši reidiņā. Šodien reidā nebrauksim, mums te vēl pērkona negaisu soli, vēl kaut ko, bet ir sakrājušies jautājumi no makšķerniekiem. Un kurš gan labāk sniegs atbildi, kā tie, kas šeit strādā un rūpējās par drošību un par kārtību. Tāpēc atbraucām Ķīžas ar glābšanas staciju, parunāsim ar Juriju Rubaltu par to, kas aktuāls, kas notiek pie mums ūdeņos. Pīles aktīvi iesaistās komunikācijā, bet tas arī labi. Jā. Un tad par aktuālo, kas šobrīd, kas jums ir tāds, aktuālais, kam jūs pievēršat uzmanību šobrīd braucot patruļās, skatoties uz lietām? Vispār, ja mēs tā skatāmies, mums tā kā peldsezonas laikā mēs nodrošinām šo glābēju arī darbu. Mums tas primārais ir darbs glābšanas stacijās. Jā. Tas ir primārais. Paralēli, kad mēs braucam vispārīgā satiksmes kontrolē, pamatā jau vairāk pievēršam uzmanību tieši atpūtniekiem, pie reizes ar pārbaudot makšķerniekus vairāk mazāk atsevišķi vasarā. Jo kas tajā laikā, kā zinām, ne visi makšķernieki dodas uz ūdens, tās zivs nav tas labākais, patīkamākais laiks. Tad to vasaru neizvēlas. Vairāk ir tā atpūtnieki, kā atpūšas, kā izvēlas to atpūtu pie ūdens, uz ūdens pavadīt. Jā, šitas arī man tieši bija viens no jautājumiem par tiem atpūtniekiem, jo tā kā es pats esmu, man ir mājas ūdeņi, es tā ūdeņos esmu daudz, un man tas iespējas rodās, ka atpūtnieki gan ar kuteriem, ātrijām motorlaivām, ūdens močiem, ka viņi paliek, man liekas, katru gadu arvien vairāk un vairāk. Kaut kādā piekdienas vakarā, sestdienas svētdienu iebraucot pacupēt, tā virzība, kas notiek apkārt, un tur tas ir tā, kad ir ļoti. Es neteikšu, ka paliek tā skaita ziņā vairāk, varbūt izvēlas, bet ir vēl viena cita nianse. Šīs vasaras pēdējās ir tādas, ka mēs to karstumu un labo laiku ķeram tā epizodiski. Jā, arī jā. Tātad, ja tās brīvdienas iekrīt siltāks laiks, tad mēs zinām, ka visi, kuri bija pavadījuši laiku uz ūdens vai vēlas pavadīt pie ūdens, viņi dodas uz tā ūdens. Jo mums ir vasaras, pēdējās ir tādas, kad tas siltais laiks nepienāk tā, ka mēs mēnesi pavadām viennozīmīgi siltā laikā, un viss ir daudz lietus, negaisa, viss pārējais, kas attur no tās došanās. Ir sevišķi atpūtnieks. Makšķerniekam tas ir savādāk, zivi mēģinās noķert jebkurās laikapstākļos lielākoties. Un, te vēl par tiem atpūtniekiem, ko pašam savas ādas nāks izbaudīt, ir, par to, kā to pateikt, par cieņu pret apkārtējiem, tiem, kas atrodas ūdeņi, tur, airu laiva, makšķerē, tur tie atpūtnieki, nevienmēr izvēlās tur kaut kādu distanci un tā, un it kā jau tie eksāmeni, lai nokārtot šīs atpūtas kuģu vadīšanas apliecības, ir visiem vienādi, bet tas ir tāds, un to pašu arī pa ūdens močiem. Diemžēl man nākas izbaudīt, tāpēc es gribēju arī paprasīt, kā ir ar, vai sanāk, pārbaudē konstatēt, ka šīs vadītāja apliecības nav. Tas ir pietiekoši daudz gadās, bet tas būs vairāk situācijās, ka vairāk tas ir ūdens motocikli, bet tieši situācijās, kad ir iznomājuši kaut kur, ka tas nav paša īpašumā vai ko, bet tieši situācijas, kad iznomājuši. Ir iznomājuši šodien, atpūtīsimies pie ūdens un paņēmuši nomā ūdens motociklu. Retos gadījumos tas ir kāds motorlaivas vadītājs, kurš to kvalifikāciju nav ieguvis, bet iegādājies motorlaivu. Jā, tas īstenībā tā izbrīna arī no nomas viedokļa, jo pēc būtības jau, manuprāt, viņi nemaz nedrīkstētu izīrēt, iznomāt ūdens motociklu, nepārbaudot to, vai cilvēks vispār drīkst vadīt viņu. Diemžēl reglamentēts, kā tieši viņiem prasības pārliecināties visu pārējo. Lielākā daļa, cik es zinu, tad tur tiek aizpildīts apliecinājums, kur persona parakstās to, ka viņam ir tā kvalifikācija, vēl kaut kas, un pietiek ar to, ka pasaka. Tāpēc tas ir tāds interesants jautājums. Jā, šitam varbūt tad būtu kaut kā jāpievēršās. Papildus arī tāda nianse, ka, piemēram, transportlīdzekļu vadītāja apliecībā ECSDD ir iespēja pārbaudīt šo vadītāju apliecību. Jā. Uz atpūtas kuģu vadītāja apliecību gan online šāda iespēja nav pat pārbaudīt iespējams. Tā kā, ja parādīs kaut kādu dokumentiņu, kurš it kā apliecina kaut kādas tiesības, pārliecinās, vai tiešām viņš ir derīgs.
un izmantojums nebūs iespējams. Ok, nav iespēja pārliecināties, bet vai ir varbūt kaut kādas vēsmas, ka tas varbūt tiktu piesaistīts līdzīgi kā ar automašīnām? Laikam tā sezonālā daba pagaidām nav dzirdēts, jo mēs skatāmies to, ka 3-4 mēneši, kuru laikā mēs redzam atkrīvu šo atpūtu uz ūdens. Ja makšķerēšana, lielākā daļa, kamēr ledus nav izveidojis, vēl dosies makšķerēt, atpūtnieki jau vairs, kā pienāk oktobris, tā īpaši jau vairs neparādīsies. Ir vidi izņēmums, kad laikapstākļi ir tādi, kas to dod iespēju. Labi, un ja pieņemsim, mēs paskatāmies par tiem biežākajiem, ja neskaitam šo atpūtkuģu vadīšanas tiesību neesamību, kas vēl ir tāds, jo pieņemsim, makšķernieki noteikti zina, ka tur ir jābūt vestēm, visam. Pārkāpums. Arī makšķernieki grēko šajā kontekstā. Lielākais pārkāpums skaits, tas būs noteikti tas, ka nav dokumentu esamība, jo atšķirībā no ceļa satiksmes uz ūdens nav atrunas par to, ka var kaut kas nebūt līdzīgi gan kvalifikācijai, gan kvalifikācija apliecinošam dokumentam, gan reģistrācija apliecinošam dokumentam ir jābūt līdz personai. Tas ir aprīkojums. Tāpat ir biežākais, protams, no aprīkojuma, tas ir vai pirmās palīdzības aptieciņa vai kāda no glābšanas vestēm. Sevišķi, ja tas ir vairāk personas atrodas. Jo arī makšķernieki dodoties citreiz brauc sastāvā 2 personas un izdomā paņemt 3. līdz viesi, parādīt, ko tas nozīmē, un tam 3. diemžēl aizmirst to vestīti paņemt līdzi. Ok, par aptieciņām runājot, dar tā pati, kas ir mašīnā? Transporta līdzekļiem, standarta aptieciņa, galvenais, lai aprīkojums. Necensties arī komplektēt pašam kaut ko. Tas... iegādājamies, veiklos, ko var iegādāties, viss pamatā ir atbilstoši tā komplektācija, kas ir minimālajām prasībām aptieciņai. Vēl pieskārāmies pie lietām, kas ir laivā. Es zinu, teiksim, man pašam nav, bet zinu, ka ir makšķernieki, kas izmanto, lai ietaupītu laivā vietu, kas nevienmēr ir daudz, ir tātad, mēs zinām, kad ir vestēm jābūt, vestes arī ir tās, kas kaklā uzliekās, ir piepūšamās, kas reaģē. Saskarsmē ar ūdeni. Jā. Ir tas, un tad ir jābūt arī riņķim vai pakavam. Un es zinu, kad ir arī nopērkami pakavi, kas nāk tādās mazās kastītēs, kuras, respektīvi, arī ar striķi pamet ūdenī, viņš saskarās, atvarās un ir šis pakavs. Es sapratu, tad noteikti Baltika ražojums, Lifesaver, Boy. Varētu būt, tāds zeltens. Jā. Mēs īsti neatbalstam, jo ir 2 nianses. Pats ražotājs savā lapā viņu pārdod it kā glābšanas boju riņķi nosacīti, bet viss apraksts viņš ir ielicis atbilstoši glābšanas vestes prasībām. Okay. Tad celtspēja visu pārējo viņš aprakstā pats ražotājs ir ielicis to, ka viņš atbilst vairāk tā kā glābšanas vestei. Pirmkārt, otrkārt, tā glābšanas riņķa būtība ir tāda, ka iemetot ūdenī, viņam tur nekas nenotiks. Ja viņš piepūšams, tur cilvēka ķeras un tur ir vairāk par vienu personu, spēj pieturēties pie viņa, kamēr viņš ir peldošs. Tas ir sarežģījis. Un papildus vēl tam ir, ko mēs esam novērojuši tiem, kuri ir iegādājušies arī. Tā kā viņš nāk ar šo saspiestā gaisa balonu, liela daļai viņš atrodas laivā, jau varbūt ir nostrādājis un vairs nav lietojams. Tur metot nebūs tā efekta, pat, ka viņš piepūtīsies. Ir bijis tā, ka pārbauda darbinieku, viņam tur skatās iekšā, tur baloniņš nav pieskrūvēts, vai var redzēt, ka ir nostrādājis, viņš ir saņurcīts atpakaļ un visu, un pārliecināties reāli par to, vai šī glābšanas boja darba kārtībā būs ļoti sarežģīta. Tur tiklīdz tu izmet, tev jāveic servisa apmeklējums un jāmaina balons. Skaidrs. Tāpēc izvēlamies tomēr tos glābšanas riņķus, kuri spēj funkcionēt šajos apstākļos. Jo tur jau vairāk ir doma izglābt kādu, nevis, jo ja viss ir kārtībā, tad pašam tev ir veste, bet ja tu redzi, ka ir nelaime, tad tomēr pamatot... pamest, un tur cilvēks, ja būs panikā, tad tur tas pūslis 1-2 pārsprākst. Skaidrs. Un arī par šito es esmu dzirdējis, ka vestēm arī ir tie paši saspiestā gaisa baloni, un viņiem arī ir termiņš noteikts. Tur ir termiņš. Pirmkārt, lielākā daļa ražotāji nosaka gadu, principā. Pēc gada jāveic ir apkopuma izpēt. Latvijā es nezinu, cik tirdzniecības vietas paši nodrošina, kad viņi reāli uztaisa apkopumu un pārliecinās, vai viņš darbojas. Tā kā tam arī jāpievērš uzmanība. Un papildus arī tam šīs piepūšamās arī glābšanas vestes, gaisa temperatūra, kad tuvojas nullei, viņas var arī nenostrādāt. Mēs no pašu pieredzes ar savām esam to pārliecinājušies, ka nav tas efektīvākais. Šito es biju arī dzirdējis, un arī Džeki teica, ka ir pat
speciāli nopērkams augstam, kas ir 0 grādiem paredzēts. Savādāks tas sastāvs ir, kurš nostrādās arī, teiksim, tajos augstajos laikos. Papildus arī tas, kā mēs uzglabājam. Jo, es saku, ja vasaras sākumā mēs ieliekam viņu laivā un nepārliecināmies, ka tur viss ir kārtībā un viņš stāv mitrumā, viņš var nostrādāt pats no sevis vai pēc tam neatvērties. Tas makšķerniekiem bieži gadās. Citreiz arī mašīnā kaut kāds kondensāts ir, kur karstumā stāv un kaut kas tur notiek, un pēc tam vienreiz gandrīz pats ar sirdi aizgāja, ka viņš bagažniekā izdomāja uztaisīt blīkšķi, un tad, tas tāds nebija baigi forši. Jā, tas nav. Jā, bet, protams, viņas ir ērtas un tā, īpaši, ja tu daudz ja seko līdzi, protams, tas nav tā, ka nevajadzētu izmantot, galvenais jāseko līdzi, jāpārliecinās tiešām, ka ir darba kārtībā un rūpēties par to, pārbaudīt, pamainīt šos balonus. Jā, labi, tam mēs pievēršam uzmanību. Kādi šobrīd ir, teiksim, tie soda apmēri, ar ko jārēķinās ir, ja mēs vadām bez šīm tiesībām? Mēs varam iziet tātad, tā kvalifikācija arī interesē, vai vadām vispār bez. Jā. Tādiem. Tur ir naudas sods paredzēts no 100 līdz 250 eiro. Jā. Papildus tam tiek piemērots arī liegums 2 gadi iegūt šo kvalifikāciju. Sods no 100 līdz 250 eiro un 2 gadu liegums iegūt kvalifikāciju atpūtas kuģi. Jā, šis diezgan skarbi, un tie, kas mēģina domā, labi, es jau šodien tur izmetīšu, paņemšu čoma laivu, tur izmetīšu līkumu, tad reku padomājiet, nākošos 2 gadus nopirku savējo laivu, diemžēl tiesības nokārtot nevarēs, un pie kam vēl joprojām, manuprāt, tās tiesības nokārtot ir diezgan... Ja mēs vēlamies iekšējos ūdeņos, tas ir 35 eiro jautājums, 20 jautājums ceļu drošības direkcijā testā un lūdzu. Jā, tā kā tur pāris nedēļas mājās pa vakariem pamācies, ir grāmatas nopērkams, ir CSDD mājaslapā, manuprāt, joprojām ir testi arī testi. Joprojām visi, gan iekšējiem ūdeņiem kvalifikācijas motorizētajiem, gan arī būru, kas ir atsevišķa apmācība. Tur tests var kārtot, jebkurā laikā. Tā kā ņemiet vērā. Un manuprāt, jau ir tāds, ka tas laiva apjoms ir cik ir, tad prasītos arī pat ne tikai tā teorija, bet arī praktiskā daļa. Varbūt līdz tam arī nonāk. Pie attiecīgām kategorijām tur jau arī ir, lai izbrauktu. Jā, protams. Tur jau ir jābūt arī praktiskā daļa. Bet pagaidām vismaz tiem, kuri iekšējos ūdeņos tikai vēlās uz kaut ko teoriju, un pēc tam jau apguvām teoriju, mācāmies praktiski. Kad ir iespēja. Ok, labi, tas ir par tātad klasifikāciju. Tas ir skaidrs, kā ir ar tiem pašiem riņķiem, vestēm, aptieciņām. Par aprīkojumu nenodrošināšanu tad var piemērot vai brīdinājumu, vai naudas sodu no 10 līdz 50 eiro. Okay. Tad attiecībā no tā esamības apjoma vai kāda laikapstākļa var vērtēt. Jā, arī principā veste tāda, kas tur cilvēku maksā jau... ar vestītēm skatīties, vai atbilstoši personām. Jā. Tas būsim mēs, piemēram, lai nebūtu 3 bērnu vestītes. Jā, tam. Un otrādāk, ja tie ir bērni, tad attiecīgi viņu augumam atbilstošas, kurās var ietērt. Un bērniem līdz... 12 gadu vecumam obligāti pārdāšanas laikā jābūt ir ietērtam. Jā, tā kā vienalga esi laivā, vienalga, tu esi noenkurojies, bērnam karsti, ok, palīdzi tur novelc džemperi un vest uzreiz momentāli virsū. Vispār nav, tāpatās arī ar puiku brauc makšķerēt, viņš paņem līdzi draugu, ok, viņi ir vestēs, bet tad tur uznāk kaut kas, tur davai pataustīšu ar pirkstu ūdentiņu, cik silts ir. Un tas ir viens mirklis, un tu vari tajā brīdī pagriezties būt muguru. Nevajag šitāds piedzīvojums tā kā obligāti vestas mugurā. Es gan ieteiktu arī pieaugušajiem tāpatās arī atpūtas kuģiem lielajiem, kas ir, tur tomēr ir ātrums, tur ir īpaši Daugavā, tuvāk jūrai, tur parasti ir lieli viļņi, tur viena ne tāda kustība, un tu esi pāri, un iztiksim bez piedzīvojumiem. Un arī, ja vēl tur, teiksim, par atpūtnieku un arī makšķerniekiem, kā, teiksim, ir tagad vasarā ar alkoholu laivās, esat novērojuši? Nav tā, ka tas sāk rasties? Mums pašiem šogad nav vēl, citur ir, bet neteiksim, ka ir īpaši daudz. Jā. Nav arī tā, ka regulāri būtu ir izsaukumi par aizdomām uz to, bet tas biežāk neapstiprinās nekā apstiprinātos situācijās. Es zinu, ka valsts policija ir kaut ko saukuši pie atbildības tieši motorizēto atpūtas kuģu vadīšanā.
Tādā ziņā vismaz tauta ir, apzinās, uz ko, kad tomēr kāp laivā un ka nevajag gluži. Jā, un tie pārkāpumi pamatā ir fiksēti arī ārpus Rīgas, cik es zinu, varbūt Jūrmalas pusē kaut kas ir, jo tā, Rīgā tie dienesti ir pietiekoši daudz, kur ir uz ūdeņiem, gan mēs, gan valsts policija. Ir valsts robežsardze, krastapsardze. Man liekas, ka jums tie posteņi Rīgā vien ir ļoti daudz. Jā. Jo, te tiekšām iebraucot pacupēt, principā, man liekas, nav bijis neviena diena, kad man garām nepabrauc 1 vai 2 jūsu ekipāžas. Tā varētu būt. Tā kā tas viss ir sakārtots. Un, kā ir ar... Teiksim, ja skatāmies uz, teicāt, arī braucat tur laivos skatīties un tā, kā ir ar kaut kādām malzvejniecībām, zemēra zivīm un tādām lietām? Zemēra zivis pienāk izsaukumi, bet arī nav apstiprinājušies sevišķi pēdējie kaut kādi. Nav bijis pārbaudot lomu, it kā cenšas viss ievērot, pieradušie lielākā daļa makšķernieku ir pie tā, ka regulāri pārbaudam un skatās to lomu, pārbauda, vai ir paņēmuši vai nav. Šogad īstenībā vairāk varēja redzēt kaut kādus zandartu rekordus, izmēra ziņā pie 80 centimetriem, ko lomā tur, nekā, kad mazizmērs kaut kas tūmā būtu. Jā, bet ar lielajām zivīm arī ir tā, ka tagad ir 70. Viena ir 75. Ja tas viens ir, tas jau nav. Jā. Bet iepriekšējos gados ir bijis tā, ka neierauga pat par to vasaru tādu izmēru līdekļus. Jā, parasti gadījās varēja būt, kad ķižas varētu kādu 14 kilogramīgu līdekļu izceļ. Tad saprotam. Par tīkliem visu ir konstatēt, neteiksim, ka tie apjomi ir bijuši lieli, jo pamatā gar krastiem kaut ko ieliek tā. Var pastīties, protams, noteikti ir pierakstīts apmēram, cik mums ir izcelti tieši pa vasaras sezonu. Jā, pa vasaras sezonu, tas ir no 15. maija, ka mēs pārējām tā kā glābēju darbā, pamatā peltsezonas laiks. Mums ir 40 izceltie nelikumīgie rīki, kopējais garums 124,6 metri. Jā, un tad tie pat vairāk ir droši kaut kādi murdiņi un tādas lietas. Murdiņi pamatā, jā, kaut kādi īsāki tīkli, tur 15-20 metri kaut ko, kāds kaut kur ir ielicis gar niedrēm pamatā. Tad vismaz šajā lauciņā paliek labāk. Ir salīdzinoši. Gadās, protams, ar tāpat, ka makšķernieki varbūt savu dzīvo esmu iegūt, sāk izmantot tādus izmetamos no apveida tīklus, kas arī nebūs atļauti. Es arī izmantoju, bet atļauts ir līdz 2,5 kvadrātmetri. Man liekas, bija tā riņķa līnija, laukums, jā. Tā kā, jā, bet es arī meklēju, teiksim, arī, Latvijā viņus vispār nevar nopirkt. Visās Ķīnas, Japānas var, bet principā tur neviens neatbilst mūsu... Jo tur diametrs ir, rādījums pat ir kaut kāds 1,7, 1,8 metri, kas krietni pārsniedz. Jā, bet tā kā, ja tam vērka, tad arī mums ir noteikumi 2,5 kvadrātmetri. 2,25. 2,25. Jā, laukums kopējais vienu malu nedrīkst pusotru metru pārsniegt. Jā, tā kā tas arī, protams, ir jāievēro. Vēl, mums ir ar makšķerniekiem ļoti daudz diskusijas par to, kā tas tiek traktēts ar to, ka, pieņemsim, ir reģistrēta motorlaiva, pieņemsim, piepūšamā gumijas laiva. Ražotājs viņu automātiski nosaka, ka tā ir motorlaiva un, principā, kā ir laiva. CSDD arī attiecīgi reģistrē. CSDD viņu reģistrē, ka tā ir motorlaiva, bet cilvēkam tiesību nav. Un viņš arī neplāno uzlikt lielāku dzinēju pa 5 zirgiem, kas ir tie 3,6. Mēs vērtējam tieši arī šo dzinēju jaudu. Ja nepārsniedz 3,7 kW, mēs kvalifikāciju neprasam. Neprasat, jā. Jo tur klīst baumas, ka pat ja tevi viņi ir reģistrēta kā motorlaiva un tu kaut vai ar airiem airē, vispārīgi kvalifikācijas noteikumi nosaka vispārīgi motorlaivām, ka ir nepieciešama motorizētos vadot motorlaivas. Tas ar airiem vadīšanu, tas klīst runas varbūt kādam, kurš ir mēģinājis izvairīties kaut kādā veidā. Braucis ar dzinēju un pēc tam mēģina stāstīt, ka viņš ir braucis ar airiem. Okay. Bet tā, ka ir vienkāršais, ja nepārsniedz 3,7 kW, mēs kvalifikāciju neprasam. Okay. Attiecīgi piemērojam, lai tas vienlīdzības princips būtu. Ja motorlaiva, tad tur tā dzinēja jau nepārsniedz un tam nevajadzētu būt radikālai nozīmē. Skaidrs. Tā kā jūs esat uz ūdens daudz, vai makšķernieki ziņo, teiksim, par pārkāpumiem jums? Regulāri.
Un, attiecīgi, jūs arī Jā, reaģējat. protams, iespēja robežās, jo nakts laikā mums tā, ka mēs lielākoties nevienmēr varam patruļu nodrošināt, jo jāpieskat glābšanas stacijas. Iespēja robežās, jā, protams, ja paši nespējam, tad informējam valsts dienestu dežurantu, tā teikt. Tad, principā, makšķernieki ir aicināti sazināties ar jums, vai vislabāk ar jums, vai ir kāds cits telefona numurs? Tehniski, ja tagad zvanam uz vienoto savienos, tāpat arī līdz mums informācija nonāks. Tas 112, kas ir vienotais, neatkarīgi zvanot tur, vai tieši mūsu glābšanas staciju. Arī var sazvanīt patiešām un attiecīgi reaģēs iespēja robežās. Labi. Kā, piemēram, rīkoties, ja notiek, kaut kas atgadās. Man pašam ir bijis, kad kaut kur tur ķīžzara galā man izbeidzās dzinējs. Nav tur čomi riņķī, kas te varētu kaut kur aizvilkt, vai var griezties pie jums? Arī, protams, zvanām. Vienreiz jārēķinās, ka mēs ekskursijā nevedīsim pa visu visām ūdenstopēm. Vēl. Bet, ja ir noticis kaut kas arī uz ūdens, tas ir noslēpts dzinējs, nevaram iedarbināt, ko var zvanīt. Mēģināsim palīdzēt nokļūt uz tuvāko piestāti, vai krastā kaut kādas iespējas, lai var izsināt. Nesen arī bija pašu vilkām līdz centrā krasta ielā, līdz degvielas uzpildes stacijai, jo pārstāja darboties dzinējs vienkārši. Bet tur vaina bija degvielā, ja? Ļoti iespējams, ka jā. Nē, degviela bija tā bākā, bet kaut kas cits, vai pārsūcies vai kā. Tas cerams atrisināja pēc tam. Nē, skaidrs. Tas ir sevišķi, ja saprot, ka kaut kas nav riktīgi ostas akvatorijā, kur tas var traucēt kādam kuģim, tad labāk ir laicīgāk piezvanīt. Ja gadījumā izdodas pēc tam iedarbināt, var jau piezvanīt un pateikt, ka tomēr izdevās. Nekā, ka tur ostas teritorijā pēkšņi kaut kas dēļ vienas laivas, kur ir noslēpus netiek, var pacelties trauksme un kuģis nespēja ienākt ostā. Un tad laikam tur piedzīvojumi varbūt vairāk. Jā, jo tas ir viens mums būs Ķīšazarā, ja kaut kas notiek, kur varēs apbraukt tos sektoriem sevišķi, labāk pat ir painformēt laicīgi, tad kāds norieties, palīdzēs un neradīsim trauksmes situāciju, kad tas nav nepieciešams. Skaidrs. Tā, man bija sakraujušies jautājumi. Juris ļoti profesionāli uz viņiem sniedz atbildes. Es ceru, ka arī jums būs ko visu likt aiz auss. Tāpēc ievērojam noteikumus, rūpējamies par drošību, par savu un par līdzcilvēku. Nevelkam neatbilstošas vestes un neliekam viņas laivā tikai ķeksīšu pēc. Viņas reāli var izglābt dzīvību. Un, protams, ievērojam makšķerēšanas noteikumus. Domājam par resursu ne tikai mūsu dzīvē, bet bērniem, mazbērniem. Atpūtnieki arī ir daudz, makšķernieki ir daudz, ūdeņi mums ir vieni. Sadzīvojam draudzīgi un viss būs forši. Čau!